Jaundiena, jauns aģents. Šodien būvēsim jaunu aģentu veidu, kas ir šis te jaunumu lapas veidotājs. Līdzīgi kā visus citus aģentus, kas ir šajā aģentu sērijā būvēti, tas tiks būvēts ar šo te Copilot for All licenci, jeb to licences veidu, kur nav attiecīgi jāveic šis te papildu maksājums. Kā allaž, aģenti veidojās dažos soļos. Attiecīgi šeit ir šie te 5 soļi, kur pirmajā mēs izveidojam aģentu un beidzamajā mēs varam dalīties ar šo te aģentu, ja redzam, ka tas var būt noderīgs arī kolēģiem. Ja gadījumā tev ir interese uzzināt vairāk par dažādajiem aģentu veidiem, tad es iesaku noskatīties video pasta balodis. Tur tiek vairāk un plašāk skaidrots, kādi vēl ir aģentu veidi pieejami Microsoft Copilot vidē. Līdzīgi kā vienmēr, es aicinu attiecīgi tev vērt vaļā šo te Cloud Microsoft chat vidi, nu vai arī, protams, tu vari darboties Teams vai desktop aplikācijā. Tas, ko mēs šobrīd darīsim, vēl pāris tā kā minūtēs vai mirkļos izskatīsim, kā šīs aģents darbosies. Konceptuāli šis aģents palīdzēs sagatavot skaidrs un strukturēts jaunumu lapas iekšējai vai ārējai komunikācijai, un tam līdzīgi kā citiem aģentiem tiek piedāvāts šīs te 6 pamatu uzvednes. Ir ļoti svarīgi arī saprast, ka gadījumā, ja mēs lietotu šo te paplašināto Copilot licenci, pastāvētu reāla iespēja atveidot šo te jaunumu lapu, nu, vizuāli ļoti tuvu tam, kā attiecīgi šīs te jaunuma lapas parasti tiek veidotas jūsu organizācijā vai jūsu uzņēmumā. Ņemot vērā, ka šī ir nepaplašinātā licence, tad mums vienmēr nāksies kaut kādā mērā aģentam parādīt to mūsu iepriekšējo saturu, lai tas var uzveidot jaunumu lapu, pamatojoties uz to koncepciju, kā uzņēmumā vai organizācijā vispār kopumā tiek veidot šīs te jaunumu lapas. Mēs to novērosim 3 dažādos piemēros, lai saprastu, cik labi aģents spēj šo te visu atveidot, bet, pirms mēs to varam pārbaudīt, mums ir jāuzbūvē šis aģents. Ja gadījumā tu vēlies tikt pie aģenta instrukcijām, tad, kā allaž, tās ir pieejamas komentu sadaļā, uzreiz vari kopēt un attiecīgi izmantot. Ja vēlies, paņem arī uzņem šo te ekrānu šāviņu. Šobrīd es atvēršu vaļā šo te aplikāciju, un tas, kā mēs veidojam šos te aģentus, ir attiecīgi klikšķinām uz jauns aģents. Šajā te vietā, kur ir jauns aģents, mēs attiecīgi iekopējam iekšā šo te informāciju, bet sākam ar describe. Describe iekopējam pamatu uzvedni, attiecīgi, ko šis aģents mums veiks, un tālāk mēs klikšķinām uz šo te zilo bultiņu. Šajā brīdī aģents tiek izveidots, dosim tam kādu mirkli, lai tas tā kā sagatavojas principā darbam, tad mēs arī varēsim uzreiz viņu sākt arī testēt. Kādu mirklī tas vēl aizņem, jā, redz, kur var redzēt, ka notiek jau šis te auto saglabāšanās process. Tikmēr jau es atradīšu sev uz datora kādas no uzvednēm, kuras mēs varētu notestēt. Ok, mēs varam klikšķināt šeit create, un atceramies, ka šeit var redzēt arī nosaukums tāds jaunumu lapās. Mēs paņemsim jaunumu lapas radītājs. Es nomainīšu uz radītāju, jo man jau ir jaunuma lapas veidotājs kaut kur pieejams. Varam nomainīt ātri arī šo te ikoniņu 3 dažādos veidos. Izvēlēšos šo Marketing Apply. Šādas ikonas vai šādas vizualizācijas noteikti palīdz mirkļos, kad jūs dalāties ar kolēģiem. Un tās papildinātās, ja plašās instrukcijas, ko tu esi atradis, varbūt tās jau komentu laukā, noteikti ir jāiekopē šeit. Tādējādi tas aģents darbosies līdzīgi tā, kā varēs novērot šajā te video. Es šobrīd atvēršu vaļā šo te failu, kur ir pieejams šīs te paplašinātās instrukcijas. Paņem šīs te instrukcijas un kopējam tālāk šajā te failā. Kad ir iekopēts, tad mēs atveram vaļā atkal šo, liekam Ctrl+V un
Tad mums vēl ir noteikti jāpaskatās to, ka šeit varētu iespējot arī šo te failu veidošanas opciju. Un, attiecīgi, vispārējo gan mēs šobrīd vairs neko nemainīsim. Ja gadījumā tev kaut kur organizācijā jau ir pieejamas nu, visas šīs te jaunuma lapas, kuras ir sūtītas iepriekš, tad arī ar šo te nepaplašināto licenci noteikti būtu vērts nu, pievienot šo te web resursu, jo tas varētu dot vēl papildus šo te kontekstu aģentam, nu, kur meklēt šo te informāciju. Bet šobrīd mēs neko nemainīsim šajā te aspektā. Nu, un tajā brīdī mēs varam klikšķināt Create. Attiecīgi mēs te varam gan doties uz to aģentu, mēs varam padalīties ar aģentu, un šajā brīdī es vienkārši varu izvēlēties Go to Agent. Šobrīd atrodos jaunuma lapas radītājā, un tas, ko es darīšu, es nodemonstrēšu jums pāris jaunuma lapu paraugus. Man nācās sameklēt savā e-pastā kādas no jaunuma lapām, ko es esmu kaut kad vēsturiski saņēmis vai saņemu, un viena no tām bija Rīga Brain. Te var redzēt viņu rakstīšanas stilu, attiecīgi, nu tādi īsas frāzes, diezgan daudz emoji zīmes, arī otrajā paraugā var redzēt, nu, šāda veida, nu, teksts, nu, tiek radīts no Rīga Brain puses. Tas, kā mēs tagad padarbosimies, ir mēs aiziesim atkal uz šo te jaunumu lapas radītāju un mēģināsim uzģenerēt jaunas idejas, par ko attiecīgi Rīga Brain varētu rakstīt, pamatojoties uz tiem dažiem paraugiem, ko es esmu saglabājis. Mēs izvēlēsimies vienu no šīm te pamatu uzvednēm, attiecīgi idejas jaunumu tēmām, paņemam un attiecīgi ievelkam šīs te trīs dažādās jaunumu lapas, kas man ir saglabātas. 1, 2, 3, iemetam iekšā un skatāmies, kas no tā sanāks. Paies kāds mirklis, kamēr tiks izlasītas šīs te jaunuma lapas, un balstoties uz šiem te failiem tiek piedāvāts jaunas idejas, nu, jaunuma lapām. Kad normāla dzīve vairs nejūtas normāla, smadzeņu treniņš nav terapija, kāpēc tas ir, kāpēc to ir svarīgi saprast, kas mainās, kad galvā atkal ir vieta domām. Nu, tādas dažādas tēmas. Es biju iepriekš jau paspēlējies, un tur arī tika piedāvāts cits skatījums uz tām lietām, par ko varētu rakstīt, bet nu, tur jau tā lieta, tas ir mākslīgais intelekts. Katru reizi, kad tas ģenerē kādu saturu, nu, tas nedaudz atšķirsies no tā, kāds tas ir bijis iepriekš. Varbūt tās man te izdosies pat atrast to, ko es biju iepriekš uzģenerējis, tīri ieskatam. Tas ir par Rīga Brain. Paskatīsimies vēl vienu šo te opciju, kas man te bija iepriekš. Jā, stāsti no prakses. Pasauli griežas par ātru. Tas bija jau gatavs šis te ģenerē idejas. Jā, šeit varētu būt. Te man tika piedāvāts šādas tēmas, kas patiesībā notiek smadzeņu līdzsvarošanas seansa laikā. Kāpēc miegs neatjauno pat, ja guli pietiekami ilgi. Nu, daudz dažādas tēmas. Un tas nākošais solis, ko mēs varam darīt, mēs atkal varam atgriezties pie šī te aģenta, kurš, paskatīsimies visi aģenti, te bija jaunuma lapas radītājs. Mēs tagad, balstoties uz iepriekš sagatavotu uzvedni, mēs uztaisīsim šo te jaunumu lapu un paskatīsimies, kā viņa izskatās. Tas, ko es gribēju ieraudzīt, lai man aģents izveido jaunumu lapu par tēmu stāsti no prakses. Kā mainās sajūta galvā pēc vairākiem seansiem. Attiecīgi tie būs anonimizēti trīs cilvēku pieredzes stāsti. 40 plus gadīgs vīrietis, sieviete, kurai grūti tikt ar visu galā, liekas, ka pasaule pārāk strauji griežas un nepietiek laika sev, un 12-gadīgs bērns, kas nespēja tikt galā ar skolā uzdoto. Un tālāk attiecīgi ļaujam aģentam padarboties. Un redzēsim, kā izveidosies šī te jaunuma lapa, kas tur būs pieejams. Struktūra,
stāsti no prakses. Nu, un, attiecīgi, man īsti nelīdz galam apmierina šobrīd varbūt tas saturs, nu, lai gan varbūt tās nē, ir ok. Emoji zīmes tiek izmantotas. Man gribētos to redzēt kā tādu gala variantu. Mēs varam attiecīgi palūgt aģentam, lai uztaisa šo te gala variantu. Uztaisi to kā gala variantu un paskatīsimies, vai tas kaut kādā mērā mainīsies. Dažreiz nākas paspēlēties, to sauc par iterāciju, kad mēs redzam, kāds ir rezultāts, mums nepatīk, mēs liekam sistēmai darboties vēl. Sieviete, es ātrāk pamanu, kad man kļūst par daudz. Nu, ar tādiem varbūt tā kā citātiem savā būtībā. Varbūt tās nemaz nav tik slikti. Bet atkal te ir jāsaprot, ka mēs esam iedoši 3 avota failus. Mēs varētu saglabāt nedaudz lielāku bāzi un katreiz to bāzi iebarot, kad mēs veidojam. Jo, ja mums būtu šī paplašinātā licence, tad mums tas nebūtu jādara atkal un atkal. Mēs vienkārši teiktu, ka tas ir tas, kas ir. Vēl viena lieta, kā mēs varētu to efektivizēt, ir mēs uztaisām šo te informācijas apkopojumu. Un man, piemēram, pašam ir arī uztaisīts viens tāds aģents, kurā es esmu iedevis veselu čūpu ar informāciju vai datiem, kā es pieņemsim pats ikdienā rakstu. Un balstoties uz šo te, es lūdzu, lai man attiecīgi aģents spēj radīt šo te ziņu, saturu vai tam līdzīgi. Un te arī ir tāda iespēja, ka mēs uztaisam priekšanalīzi, līdzīgi kā mēs pie šī te pasta baloža, tas ir cits aģents, ko mēs veidojām. Sākumā veicam šo te izpēti un aprakstām, kā tas viss izskatās šajā konkrētajā organizācijā, un tad balstoties uz to mēs varētu veidot šo te jaunumu lapu. Bet pamēģināsim vēl dažus citus piemērus. Viens no tiem ir attiecīgi dāvanu servis. Paņemsim jaunumu lapas radītāju. Dāvanu servisa gadījumā viņu jaunuma lapas parasti ir tādi īsi teikumi, kur tiek apkopota šī te informācija, kāda veida produktiem ir pieejamas šīs te kaut kādas īpašās atlaides. Mēs arī izvēlēsimies jaunu lapu pēc parauga un paskatīsimies, vai man bija sagatavota kāda specializēta uzvedne. Laikam nē, vienkārši ļausim, lai sistēma realizē. Dāvanu servisā es biju sakopējis laikam 3 dažādas jaunuma lapas un attiecīgi, ko mēs redzam. Gatavs jaunuma atpūta, kas sākas ar rūpēm par sevi. Ok, ir pavasaris, lieliski. Un šeit tiešām ir tādi ļoti īsi teikumi ar cenām. Tur visur, protams, ir šie te piedāvājumi vai saites, kur cilvēki var tālāk doties un iegādāties tos viņu produktus. Vai tas ir noderīgs tieši šai organizācijai, grūti pateikt, bet tas ir tīri eksperimentāli, lai jūs saprastu, ka tie stili lielā mērā atšķiras. Un vēl viens, ko mēs varētu paskatīties, ir Lursofts. Lursofta gadījumā viņi sūta jaunumu lapas, kur parasti ir viena šī te galvenā ziņa, un tad attiecīgi ir šie te 4 citi informatīvie bloki, kur var redzēt tās kaut kādas viņu ziņas. Šādi apmēram izskatās. Uzņēmēja pieredzes dienās aicinām uz 2 noderīgām lekcijām, un tad attiecīgi seko 4 šīs te papildu ziņas. Tas, ko mēs izdarīsim, es arī paņemšu šīs te 3 ziņas, ielikšu iekšā savā aģentā. Paņemsim jaunumu lapas radītājs, iekopējam, un tad mēs, protams, izvēlamies, jau man bija gatava arī uzvedne, kas šajā gadījumā bija sagatavota. Teorētiski viņa ir balstīta šajā pašā jaunuma lapa pēc parauga, un es paņemšu, tūlītās iekopēju, tur būs tāda garāka uzvedne. Es esmu sakopējis saites no Lursoft mājaslapas šajā brīdī. Un paskatīsimies, ko viņi piedāvās. Tas, ko es vēlos, lai sistēma pat arī nosaka šo te galveno rakstu. Man te ir dažādi raksti par mopšiem, par attiecīgi 2025. gada labākajiem vai jautrākajiem uzņēmumu nosaukumiem.
par to, ka tuvojās gada pārskatu iesniegšanas periods, un šeit tad arī attiecīgi ir. Galvenais jaunums - vairāk nekā 1600 sijā, bez vadības, brīdinājuma signāls, ko nedrīkst ignorēt. Nu, attiecīgi ir izvēlējies mākslīgais intelekts, ka šī būs šī te galvenā ziņa. Un līdzīgi kā jūs redzējāt tajā iepriekš Word failā, tur ir šī te galvenā ziņa, kur aizņem tādu mazliet lielāku laukuma daļu. Un tad nāk šīs te četras pamatziņas. Un arī šeit ir ievērota šī te koncepts, līdzīgi kā tajās citās jaunuma lapās. Nu, principā, idejiski, ja jūs zināt, ko tieši jūs ikdienā rakstāt jau saviem sadarbības partneriem, jūs droši varat apkopot šo te informāciju, un attiecīgi balstoties uz šo te informāciju, jūs varat spēt ģenerēt jaunu satura idejas. Jaunu satura idejas ģenerēt, principā, var arī ar daudziem citiem rīkiem, bet arī tajā pašā aģentā var ļauties šai te burvībai, ka tiek piedāvāts šīs te jaunais saturs, ko var radīt. Un tad atkal, izējot šo te nākamo soli, jūs varētu izveidot šo te saturu pēc būtības, vai cita opcija ir, ka, ja gadījumā jūsu mājaslapā jau regulāri tiek publicētas kaut kādā mērā šīs te ziņas, jūs atkal varat vienkārši augšuplādēt šajā aģentā šīs gatavās ziņas un pateikt, lai šī te informācija tiek apkopota jaunuma lapas formātā, balstoties uz to konceptu, kā jūs ikdienā komunicējat ar saviem klientiem. Atkal, skaidra lieta, ka ir daudz un dažādi, un es pats esmu strādājis ar dažādām jaunuma lapas sistēmām, bet tas ir par to, ka ne visās organizācijās, un jo īpaši arī valsts pārvaldē vai mazākos uzņēmumos ir iespēja izmantot daudz un dažādus rīkus, par katru no tiem ir jāmaksā papildus šīs te finansējums, un ja ir iespēja realizēt šos te uzdevumus vai vajadzības, kas ir nepieciešams uzņēmumam, lai spētu piesaistīt vai nu jaunus klientus, vai uzturētu ar esošajiem tuvākas un ciešākas attiecības, var spēlēties arī šādā veidā. Tā kā es ceru, ka tas kaut kādā mērā bija noderīgi. Ja tas tā ir, droši dalies ar saviem kolēģiem, lai arī viņi spēj to izmantot ikdienā. Paldies un tiekamies citu reizi!